60 sekundes, 60 laika sirdspuksti, 60 pilieni mūžības jūrā, 60 nenotverami mirkļi. 60 minūtes, 60 laika ielpas dzīves krūtīs, 60 niecīgi soļi uz likteņa ceļa, sīkumu, kas sabirst stundu traukā, stundas sabirst dienās, dienas gados, neapturami, nenovēršami, 60 gados. 60 gadi. Madlienes kultūras namam jau 60 gadi. Sakrāti pa sekundēm un minūtēm, pa ielpām un izelpām, pa solim, pa metram. 60 gadus Madlienes kultūras nams ir bijis punkts, kur satikties, atpūsties, baudīt un izglītoties. 60 gadus caur kultūras namu kā sirdi ir plūdusi Madlienes kultūras asinsrite. Esiet mīļi sveicināti Madlienes kultūras nama 60 gadu jubilejas koncertā. Arī šovakar Madlienes kultūras nama sirds pukstēs, kultūra pulsēs dziesmās, dejās, mūzikas skaņās un melodijās.
Jau 60 gadu pagājuši, kurš pirmo reizi tika atvērts kultūras nama durvis, kurš pirmajiem soļiem uz tīrajām grīdām, pirmā valša uz pēc kopas marzojošā pārtika, kurš pirmajām notīm kultūras nama griestu vēlēs. Minūtes sevī ieskāvušas klusos čukstus gaiteņos, smieklus, satraukumus, gaidas. Ne tikai pirms pasākumiem dodoties uz skatuves, bet arī dzīvē. Cik daudz mīlestības stāstu noslēpt šajās sienās, par cik skūpstiem mēm pusē garie gaiteņi un cik asaru notraukuši tumšie kakti. Kas to zina? Kultūras nams neskaita stāstus kā pulkstenes stundas. Kultūras nams šķelmīgi smaida un glabā savas atmiņas cilvēku prātos. Un kultūras nams nav noguris. Tam ir vēl daudz laika, jauniem sākumiem un jauniem noslēgumiem. Pulksteņa rādītāji griežas, atliek vien ieķerties tajos un slīdēt līdzi, it kā tikai uz riņķi, bet tajā pat laikā tik aizraujošā ceļojumā, jo šobrīd ir sācies jau jauns 60 gadu cikls. Jauns 60 sekundžu, minūšu un gadu aplis. Vai mēs tur būsim? Vai jūs tur būsiet? Domāju, ka kādu laiku vēl griezīsimies, jo kamēr vien būs kāds, kas uzvalk zoprastus, šajos gaiteņos skanēs klusi tik-tak, tik-tak, tik-tak. Labvakar. 20 gadus esmu pavadījis Madlienā, un šo gadu laikā esmu gan dejojusi tautiskās dejas, gan dziedājusi korī, gan līnīdejas dejotas. Šodien mūsu dāvana ir dziesma, bet ne tikai mūsu, visu mūsu dāvana ir dziesma. Tāpēc dziedāsim kopā dejotāji, dziedātāji, teātris. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Un pēc tam, tagad katrs savam liktenim. tagad katrs savam liktenim Tagad katrs savam liktenim. prasa, kam tad bija jābūt pēc tam. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Un vēl tagad tās kulces skrien. Koku galotnē skaties vai debesīs. Koku galotnē skatīs vai debesīs. Koku galotnē skaties vai debesīs. Kulces skrien, zvaigznes skrien, dienas skrien un sastājas nedēļas. Top ik mēnesis rāmāks aizvien. Un tad pienāk tas laiks, kad vairs nedejo, un tad dienas kā sapītas brien.
Tā jau notiek pāriet un nories. Tā jau notiek pāriet un nories. Tā jau notiek pāriet un nories. Bet kad esi palicis viens, Pievēr acis un atkal kā toreiz. pievēr acis un atkal kā toreiz. Pievēr acis un atkal kā toreiz. Spuldze skrien, zvaigznes skrien, spuldze skrien. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Un pēc tam jau ķītes kliedz. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kamēr mūžīgu mieru liet.
60 sekundes, 60 minūtes, 60 gadi. 60 solīši ūsteņu ciparnīcā, 60 mazi solīši, 60 nedaudz lielāki. Un skati, jau 60 gadi nostaigāti. Uz šīm telpām, pa šīm telpām, no šīm telpām, garām šīm telpām. Nomainījušies gada laiki, ceļa segums, cilvēki. Nomainījušās pasākumu koncepcijas, scenāriji, ideoloģija. Nomainījušies amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki, kultūras nama darbinieki, bet pats nams stāv kā smilšu pulkstenis, caur kuru ir viruši pirms mums un virs pēc mums. Visi tie, kam sirds augst iziet ārpus rutīnas. Un mēs ik pa laikam to pagrozīsim, lai laiks turpina plūst. Lai laiks plūst kā smiekli,
viegli un skanoši, lai plūst kā melodija, līgani un maigi, lai plūst kā deju solis, ar apgriezieniem un piesitieniem, lai plūst kā balss, līdz pašiem griestiem, kā vārdi, kā kustības, kā stāsti, kas tiek stāstīti uz skatuves. Galvenais, lai plūst, lai neapstājas, jo laiks jau neapstājas, apstājas smiltis smilšu pulkstenī. Un tās smiltis, tie esam mēs. Un kamēr mēs plūstam, viss ir dzīvs, viss turpinās. Dziediet ar mums kopā, lai dziesma neapstājas. Mēmā dziesma. Pār mani mēmā debes plešās, un mēmā pļavās zied. Kāpēc es atkal esmu bešā? Kāpēc man vajag tukšā iet? Kāpēc man vajag iet un meklēt to balsi, kura pelnos dūm? Klauvēji maldās dziļi eglē, un violetu raukās suns. Ej un lēc, sādec savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi to. Ej un meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi to. Pār mani liecas mēmi zārī, bet varbūt tās ir stabulēs. Un es kā mēmais, bet vien jūrā esmu es. Un jau viss ir dzīvs un ziedošs, un pelnos vīru korīdu. Un ja nu dvēseles iedeglē, un savu likteni svinsuns. Ej un dēļ, sādec savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi to. Ej un lēc, sādec savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi to. Ej un lēc, sādec savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi
klausi to.
Es tautu dēļ, tumšā naktī, bet abās nenākat pagāt.
Un kad es paskatos uz riepiem, kāds roku man uz pleca liek. Mums šajā dzīvē visa pietiek. Mums tikai laika nepietiek. Nu pat kā es piedzimu, nu pat mani autiņos tīs. Es paskatos pulkstenī, pusnakts ir. Pāri pusnaktī, 2:30. Vēl piedzinu, kaut vai vienu reizi, un vēl ar tevi satikties. Lai greizi ir attīk, cik reiz, vēl piedzinu, kaut vai vienu reizi. Pa labi tu man vai pa kreisi, mums ceļi atkal kopā ies. Vēl piedzinu, kaut vai vienu reizi, un vēl ar tevi satikties. Mēs stāvam zem ceriņiem ziedošiem ziliem, un dudina pērkons drīz līs. Tava roka uz manas, mana roka uz tavas, pāri pusnaktī, 2:30. 100 reižu sūtīti uz dzīvi. Te sūtīti un tā tas būs. Mēs neesam nemaz tik brīvi. 100 reižu piedzimsim uz dzīvi. Vēl 1000 reižu mēs būsim divi. Un atkal tālāk nesīs mūs vēl 100 reižu uz šo dzīvi. Te sūtīti un tā tas būs. Es pabeidzu rakstīt, nolieku spalvu. Mazliet vēl roka trīs. Es paskatos pulkstenī, nakts jau ir. Pāri pusnaktī, 2:30. Caur 1000 gadiem liktenis spēlē. Tik daudzreiz dzīvots, daudzreiz mirts. Cik mūžu iecepts maizes šķēlē. Jau 1000 gadus viņi spēlē. Un karo izlīgs labu vēlē. Caur 1000 gadiem liktenis spēlē. Cik jau nav dzīvots, cik nav mirts. Jaunais mani projām, neizbēgami. Un smiltis pār mani līs. Es paskatos pulkstenī, pusnakts ir. Pāri pusnaktī, 2:30. Ne šie vairs, bet jau citā lomā, kad atkal mēs šeit piedzimsim. Pavisam citā, jaunā rītā. Ne šie vairs, bet jau citā lomā. Tu būsi māmiņa man glīta, kas laucīs puņķi puikam šim. Ne šie vairs, bet jau lomā citā. Mēs viens priekš otru piedzimsim. Pa kuru laiku es dzīvojis esmu? Vai mūsu mūžs bija garš vai īss? Ne par matu nav rādītājs izkustējies. Kā bija tas tā ir? 2:30. Tad apstājās laiks. Un tā bija mīlestība, jo tikai mīlestības priekšā laiks apstājas. Un mēs nemācām apskaitīt. Un tas ir pats skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt.
dzīves ceļi mūs aizved dažādos virzienos. Bet atgriežoties tajās vietās, kur esam bijuši, sirdī ielīst īpašas sajūtas. Labas sajūtas un atmiņas. Mūsu mīlestība. Dziedam kopā. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, ka tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums, vai uz mīlētāja nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ pakā laules stums. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aiz kāpā aizķēries mums lūš, zem priežu sariem, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļu dziesmu dzied, zem priežu sariem, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļu dziesmu dzied. Kad lidlaukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokā ziedēs 10 vasaras, tad grūti atšķirt būs, kas smirdzēs spožā. Vai tā rasa ziedos būs vai asaras. Vēlāk roku rokā staigāsim pa ielām, mums kādas gadu simti līdzies. Kamēr saule vien virs Rīgas noņem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aiz kāpā aizķēries mums lūš, zem priežu sariem, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļu dziesmu dzied. Zem priežu sariem, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļu dziesmu dzied. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur.
Kultūras nama sirds pukst nerimstošā sekundžu ritmā, un katru sekundi mums pasniedz kā dāvana. Nu, tik brīnišķīgi, ka ir kam dāvināt, ka mums ir kupla komanda, kas plūst caur šīm telpām kā vienota, karsta un spēcīga asinsrita. Tagad es došu vārdu kultūras nama vadītājiem Andim, viņam ļoti gribas šovakar runāt. Kultūras nams, Kultūras nams ir bijis man kā mājas, jo kopš agras bērnības. Esmu te gan rotaļājies, gan blēņojies, gan uzstājies dažādos kolektīvos. Un ko tur liekties, gadiem ejot, gan rotaļas, gan blēņas ir augušas kopā ar mani. Un tā laikam ir šīs vietas smalkā atriebība šobrīd šeit strādāt. Protams, ar kultūras namu esam dalījuši arī jubilejas, gan kultūras nama, gan manas. Šodien atzīmējam 60. kultūras namu. Man vēl nē. Un tas ir gan milzīgs gods, gan liela atbildība, jo ir jāspēj gan turpināt augt un mainīties līdzi laikam, gan ar bijību un cieņu saglabāt tās vērtības, kas izveidotas pirms manis. Es ļoti gribētu, lai Madlēnas kultūras nams ar mani kā vadītāju madlēniešu atmiņās paliktu kā vieta, kur katrs var justies kā mīļš un gaidīts ciemiņš. Lai mums visiem šeit ir mājīgi un silti un būtu vēlme atnākt. Atnākt uz kādu pasākumu, ne tikai, bet kaut vai tāpat vien aprunāties. Paldies manai fantastiskai kultūras ģimenei, amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem un darbiniekiem. Paldies pagasta pārvaldē par pretīmnākšanu, daudzo sadzīvisko jautājumu risināšanai. Un paldies madlēniešiem par to, ka iegriežaties, lai atpūstos un baudītu kultūru un mākslu. Ja tā turpināsim, nākamie 60 paskries nemanot. Paldies! Tagad teiksim mīļi paldies mūsu amatieru mākslas kolektīviem. Mīļie, bez jums šīs sienas būtu tikai kārtējā ēka, ko sagrauž laika zobs. Un tikai tādēļ, ka jūs šeit esat, šo namu sauc par kultūras namu. Ilzei Sprancei. Gods Madlēna. Korīši lūdzu uz skatuves kopā ar savu vadītāju. Lienai Seržantei. Agritai Kauženai. Elitai Kauženai. Danai Dātavai. Katrīnai Martai Stokai. Vinetai Griņevičai. Aijai Riduzai.
Samītai Āboliņai, Marikam Liepam, Lūdzu visus kolektīvus dalībniekus uz skatuvītes vienosimies vienā skaistā kopīgā dziesmiņā.
Mīļš paldies arī visiem tiem, kas kultūras nama pulksteni ir darbinājuši pirms mums. To sekundžu, kas ir tagad, nebūtu, ja neviens neskaitītu tās arī iepriekš. Sirds siltuma pilni paldies par sava laika, domu un sirds ieguldījumu Madlienes kultūras namā. Dīdzim Caukam. Gunai Brīvulai. Gunai Brīvulai. Elīnai Vatmeisterei. Maritai Ibicei Ševelei. Elinai Daugētei Pluģei. Alvaram Steinbergam. Maijai Jansonai. Aivaram Jansonam. Vēsmai Balmierai. Un Viesturam Lazdiņam. Kultūras nams savu apsveikumu svētkos ir pasniedzis. Tagad dosim vārdu tiem, kas grib sasildīt šī vecā ķieģeļa nama sirsniņu. Lūdzu, mikrofons no manis, un ja kāds kaut ko grib teikt, droši. Labvakar! Man ir liels prieks un gods sveikt Madlienes kultūras namu 60 gadu jubilejā, arī no Ogas kultūras un turismu pārvaldes puses. Madlienes kultūras nams ir viens no lielākajiem kultūras namiem novadā, ar ko mēs novads varam lepoties. Un mums ir patiesas prieks, un mēs sakam lielu paldies visiem kultūras namu darbiniekiem, radošajiem kolektīviem un viņu dalībniekiem par jūsu mīlestību un entuziasmu, ko jūs esat ieguldījuši šajā namā. Jo bez entuziasma un mīlestības pret kultūra nevar pastāvēt. Tā tas ir, un tā tas būs mūžīgi mūžos kultūrā. Bet mēs ļoti vēlamies jūs sveikt un novēlēt tikpat tradīcijām bagātu turpmāko laiku. Un saglabājam mūsu kultūras vēstures mantojumu un kopjam arī turpmāk. Bet man ir vēl daži pateicības vārdi arī no Ogas novada pašvaldības. Un pateicība Pārslai Jēkabsonai par mūža ieguldījumu Madlienes un Ogas novada kultūras dzīves attīstībā, atzīmējot Madlienes kultūras nama 60. gadu jubileju.
pateikt, ka šodien Pārsliņā ir arī dzimšanas diena. Tā kā turpinām dziedāt. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, dzīvo, sveiks. Lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Un tā sirsniņa, ko viņa mīlē, lai dzīvo, sveiks. Un tā sirsniņa, ko viņa mīlē, lai dzīvo, sveiks. Lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Madlienas kultūras nams ir bagāts ne tikai ar savu krāšņumu, lielumu un amatieru kolektīviem, bet viņš bagāts ir arī ar pūtēju orķestri un arī ar vadītāju Andi Bičevski. Pateicība Andim Bičevskim par personīgo ieguldījumu Madlienas un Ogres novada kultūras dzīves attīstībā, pūtēju orķestra kustības popularizēšanā, atzīmējot Madlienas kultūras nama 60. gadu jubileju. Andi, lai labs projekts spēks, tev piemīt vadot turpmāko darbu. Nu tā, kaimiņi sabraukuši. Patiesībā es runāšu gan Suntažu vārdā, gan Lauberes vārdā, skatos ķeipiniec apie mums ir pieklīgas, un Meņģeles vārdā. Mīļie, ziniet, par ko mēs visvairāk priecājamies par to, ka mums ir labi kaimiņi. Nu kas nu mēs būtu, ja mums nebūtu labi kaimiņi, vai ne? Vai tā nav? Un mēs jau arī esam jums labi kaimiņi, vai ne? Katru gadu pultējumus paņemam uz Meņģeli papūst, vai ne? Taču ir labi. Nu jā, bet ko tad tā daudz runās? Nu taču jādod dāvanas ir. Es apjautājos, ko nu katra dāvinās. Mēs jau sazvanījāmies. Es nezinu, ko ķēpa, viņi nepateica. Bet viņi dāvinās, Laubere dāvinās glāzes. Bet ja dāvina glāzes, vajag konjaku. Suntaži konjaku. Bet es pagājušo gadu atbraucu uz Tirdziņu pie jums pavasarī, un Sarmīta staigā gar dobēm un saka, nu tā kā bišķi pietrūkst puķus tādu, kur lai ņem, nauda pietrūkst. Es jums dāvinu dāvanu karti, puķus tādu iegādēju pavasarī, un tā pa krietno, un lai tās puķu dobes arī dziedētu. Daudz laimes dzimšanas dienā! Es gribu arī pateikt dažus vārdus no ķeipenes. Klausies, Andi, var redzēt, ka kultūras nams ir nonācis vīriešu rokās. Aplausi Andim. Un, principā, mēs gribējām dāvināt pulksteni, bet es skatos labi, ka nenopirkām. Jums te ir viņa ļoti daudz. Un tāpēc mēs izdomājām
dāvināt gaismu, jo tikko pavisam nesen pārslēdzās uz to Eiropas elektrību, solīta visādas neražas un uzmanīties no visa, un tādēļ dāvinam šo lukturi, lai jums kultūras namā vienmēr ir gaisma un šo skaisto puķi, lai jums visiem zaļa dzīve turpmākos gadus. Paldies! Es varētu Madlienas iestādes jaut kā policijai. Jā, tas nebija jādzird. Gribu teikt, ka tiešām mēs esam laimīgi. Mums ir tiešām vīrietis un Madlienā audzis, Madlienā dzimis, Madlienā audzēts un lolots. Un Andi panāca drusciņ te vidiņā. Jā, nāc te paglazējies. Jā. Tā kā tev jau nav tie 60 vēl par laimi, jā, un tu esi tādā kārtīgā skrējienā, bet īstenībā ir tā, kad ir jābūt vienam galvenajam. Un tu esi galvenais un šajā te skaistajā skaitlī. Un kas būtu tava dzīve, ja nebūtu kolektīva un nebūtu madlieniešu atsaucība? Tāpēc vispirms milzīgs sveiciens šajā jubilejā tev, kā šī kolektīva kopā saturētājam, un prieks, ka tu saki, kad šīs kultūras nams tev ir kā mājas. Un lai tas tā būtu, tad tev viens ziedu saikšķītis tāds, jā. Un pagastu pārvalde dāvina katram kolektīvam arī tādu iepriecinājumu kliņģerīti. Jā, tas mums sagatavots, jā, to mēs pasniegsim. Un katrā ziņā mīļš paldies jums visiem, ka jūs esat atnākuši un ka jūs kopā ar mums svinat un svinēsim kopā šo vakaru skaisti. Un es domāju, ka jādod vārds manējiem iestāžu vadītājiem. Tā kā lūdzu, kurš pirmais? Nu jā, tad, kad ir aizrutējusi garā darba diena, tad parasti mēs meklējam iespējas, kā sevi uzlādēt, kā sevi papildināt. Viens iet dabā un vēro mežu, cits dodas ar velosipēdu, cits makšķerē, bet liela daļa no mums vēr Madlienas kultūras nama durvis. Durvis, lai ienāktu, lai satiktos ar dziedātājiem, lai satiktos ar dejotājiem, lai spēlētu dramatiskajā kolektīvā, lai pārunātu darba lietas un uzlādētos nākamajām darba gaitām. Mūsējo no Madlienas vidusskolas pie jums ir daudz. Tas nozīmē, ka viņi ir radoši, dziedoši, dejojoši, spēlējoši un ļoti enerģiski cilvēki. Šodien kopā ar ziediem es dāvāšu mūsu kolektīva vārdā sveces, jo februāris ir ne tikai puteņu mēnesis, bet arī sveču mēnesis, un sveces dod gaismu, siltumu un enerģiju. Lai tā jums pietiek vēl nākamos 60 gadus un vairāk un vairāk un vairāk. Paldies! Biblioteka arī sveic jūs šai skaistajā jubilejā. Es teikšu pavisam īsi. Lai mums visiem kopā ir vēl daudz skaistu kultūras gadu Madlienā. Mēs, kā tuvākie kaimiņi, vairāk dosim dāvanas jums. Ancionāta Madliena.
kultūras nams un kultūra, bet vajadzīgs ir cilvēks. Tas, kas radīs kultūru, tas, kas baudīs kultūru, tas, kas nāks, kā direktors teica, un virinās šīs durvis. Un tā kā jau scenārijā dzirdējām, kā tai kultūras namā tās ballītes un tie skūpsti un tās satikšanās, un ja tas viss bija, tad tika radīti arī bērni. Un tie bērni visi caur bērnu dārzu gājuši, jo mums jau arī gandrīz 60 gadi. Tā kā šodien jūs tos mūsējos tik daudz neredzējāt, jo, laikam kāds vīrus viņus nogāzis. Bet nekas citā koncertā viņi būs. Bet arī šitie, tā rindiņa, tie arī mūsējie. Sveicam jūs! Augstāk arī vēl. Tieši tā, jo mums arī gandrīz 60. Un mēs jums dāvājam arī ļoti praktisku lietu, lai jums saglabājas kas silts, ko baudīt, vai kas augsts, ko baudīt. Arī Kārļa Kažots un Madlienas mūzikas un mākslas skola grib jūs sveikt šajā skaistajā jubilejā. Paldies par skaisto koncertu. Es, man liekas, visu laiku sēdēju un smaidīju, un vēl lielāks prieks bija redzēt gan orķestrī, gan korī mūsu absolventus un arī mūsu pašu audzēkļus šī brīža. Mēs jums dāvinam salvišu turētājus. Kāpēc salvišu turētājus? Tāpēc, ka Andis, mūsu mīļš kolēģis, teica, ka tādus vajagot. Mīļi teicami šajā video. Kāds vēl varbūt kaut ko pateikt? Vai uzdāvināt, var arī nerunāt, var vienkārši dāvināt. Nu, ja esam piesveikti, apsveikti, tad es aicinu visus ārā pēc 10 minūtēm paskatīties virs kultūras debesīs. Varbūt šodien notiek brīnumi.